Jēkabpilī sākušies darbi vēl vienā ielā, kas tika bojāta janvāra plūdu laikā. Vilhelma Strūves ielā sākta vecā asfalta frēzēšana. Darbi netiks veikti visā ielas garumā, jo ielas pieslēgums Daugavas aizsargdambim ir iekļauts Dambja pārbūves projektā, tādēļ šobrīd nav liederīgi tur veikt remontu. Savukārt pārējā ielas posmā tiks veikta vecā seguma noņemšana un jauna asfalta ieklāšana. Šonedēļ tādi paši darbi tika iesākti Mežrūpnieku ielā, savukārt septembrī remonts sākās Bebru ielā un Viktora Orehova ielā. Šajos objektos remontu veids Sijā Ošukalns. Visās šīs ielas ir tīri seguma atjaunošana. Tas nav tikai asfalts, tas ir arī seguma apakškārtas atjaunošana. Teiksim, Bebru ielā, par cik šeit ir sabiedriskais transports un lielāka satiksme, ir arī ģeorežģis paredzēts un tiek ieklāts zem šķembu seguma, bet principā šie ir tikai seguma atjaunošanas darbi. Ielu remontdarbu iepirkums tika izsludināts 6. jūlijā, un pirmie līgumi tika noslēgti septembrī. Ņemot vērā, ka darbi sākušies rudenī, Sijā Ošukalns pārstāvji uzsver, ka laika apstākļi var traucēt darbu norisi. Sarežģīti būs tieši ar asfaltēšanas darbiem, jo laika prognoze uz nākošo nedēļu arī neizskatās īsti laba, bet mēģināsim rast risinājumus un sagaidīt atbilstošus laika apstākļus, lai varētu pabeigt visus darbus, kas ir paredzēti. Situāciju sarežģīja arī tas, ka darbu gaitā rodas neparedzēti apstākļi, kuru dēļ jāveic izmaiņas plānotajā darbu sarakstā. Piemēram, Bebru ielā pēc vecā asfalta noņemšanas atklātas vecās komunikācijas, pārsvarā lietus ūdens kanalizācijas sistēma. Viņas varēja varbūt nojaust, ka viņas tur ir, bet viņas bija zem asfalta seguma un īsti pirms tam, acīm redzot, to dokumentācijas sastādītājs nevarēja paredzēt. Kā arī nevarēja paredzēt to, kāda tur tā situācija būs, kādi darbi tur būs jāveic. Kaut kādas izmaiņas ir gandrīz visās ielās par tām pašām komunikāciju, aku regulēšanām, par apmaļu demontāžām, kuras pirms tam ir bijušas zem zāles apauguma, kas vispār nav redzamas, ja? Kas ir, nezinu, varbūt, kad ir būvēts tas iepriekšējais segums pirms 30 vai vairāk gadiem. Tās nav vienīgās plūdos bojātās ielas, kuru remontu pasūtījusi Jēkabpils novada pašvaldība. Iepirkumā kopumā paredzēti darbi 11 ielās. 4 darbi jau iesākti, bet vēl paredzēts remontēt Leona Paegles, Dārznieku, Dambja, Rīgas, Vārpu, Blaumaņa un Zaļo ielu. Ne visās darbus veiks Sijā Ošukalns. Līgumi noslēgti arī ar citiem būvuzņēmējiem. Plūdos bojāto ielu atjaunošanai nepieciešamo finansējumu ir piešķīrusi valsts. Atsevišķi iepirkums tika veikts par Daugavas aizsargdambja pārbūvi. Būvdarbu līgums par vairāk nekā 16,9 miljoniem eiro tika noslēgts ar Sijā Jēkabpils PMK, un darbus paredzēts uzsākt tuvākajā laikā. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.